Labdien visiem! Laipni lūgti mūsu pirmajā podkāstu epizodē, kas veltīts latviešu jauniešu uzņēmējdarbības tēmai ar nosaukumu Iespēja, kas iedvesmo. Tā kā šis ir mūsu pirmais raidījums, man ir īpašs prieks šodien studijā satikt mūsu pirmos dalībniekus, talantīgus un ļoti uzņēmīgus jauniešus. Šodienas raidījumā vēlos jūs iepazīstināt ar diviem enerģiskiem, smaidīgiem un īpaši atjautīgiem jauniešiem, kas uzsākuši savu uzņēmējdarbības ceļu pavisam nesen. Tomēr tieši tas mums palīdzēs diskutēt par īpaši svarīgām lietām, ko šodien apspriedīsim. Mūsu pirmais dalībnieks apģērbu studijas Kristija īpašniece Kristiāna Dukaļska. Labdien visiem! Labdien, Kristiāna! Un otrs dalībnieks radošās dizaina studijas īpašnieks Roberts Balcers. Labdien visiem! Labdien! Nu ko? Man ir liels prieks jūs šodien redzēt studijā. Mazam ieskatam vēlētos minēt, ka abiem dalībniekiem mērķis par sava zīmola izstrādi tika plānots vairākus gadus, ar ko viņi arī dalīsies šodien mūsu podkāsta ietvaros. Katram no viņiem bija savs ceļš uz mērķi, taču tieši pateicoties viņu pieredzei, par šīs dienas podkāsta tēmu mēs esam izvēlējušies ļoti būtisku jautājumu, ar ko sākas gandrīz katra uzņēmuma starts. Cik svarīgi ir uzņēmuma starta finansiālie ieguldījumi un vai investīciju lielums patiešām nosaka uzņēmuma panākumus? Lai izvērstu šo tēmu plašāk, es aicināšu dalībniekus dalīties īsā stāstā par savu uzņēmuma izveidi. Domāju, ka dosim dāmām priekšroku šoreiz. Ja neviens nav pret, tad Kristiāna, lūdzu, pastāsti par to, kas novedis tevi pie apģērbu studijas atklāšanas. Sveiki visiem vēlreiz, un pirmkārt es ļoti ceru, ka šis stāsts būs iedvesmojošs un interesants mūsu klausītājiem. Tātad par apģērba veikalu Kristija, tas darbojas salīdzinoši nesen. Esam atvērušies pavasarī, tieši laikā, kad dāmas vēlas savu ziemas drūmo kolekciju nomainīt uz kaut ko košāku un jautrāku. Un, kā jau minēju par dāmām, tad šobrīd pārdodam tikai sieviešu apģērbus un aksesuārus, taču tālākā nākotnē arī plānojam ieviest bērnu un vīriešu kolekciju. Sākotnēji tas ir bijis mans sapnis jau no bērnības – atvērt savu veikalu, savu uzņēmumu, un tas, protams, ir prasījis daudz enerģijas un pūļu. Jau no bērnības es esmu sapņojusi atvērt savu uzņēmumu, tā kā aizraujos ar šūšanu un dažādiem radošiem darbiņiem, ko arī pilnveidoju 11 gados, kad tapa pirmās kleitas. Un, mans mērķis, protams, nekad nebija īsti peļņas gūšana, bet gan sapņa piepildīšana. Un, tāpēc arī naudiņu krāju vairākus gadus. 11 gados es aizbraucu strādāt uz ārzemēm, kur vasaras laikā es piepelnīju pirmos savus iekrājumus. Veselas 4 vasaras pēc kārtas, tā arī es atliku to naudiņu, pelnīju ārzemēs. Uz to brīdi es biju tikai skolniece, kurā savos sapņos sapņoja nākotnē par savu apģērbu veikalu. Un tā arī radās un uzkrājās mans pirmais pamatkapitāls. Kā jau mēs zinām, ieguldījumi uzņēmumā ir samērā lieli. Vajadzēja nomāt telpas, veikt kosmētisko remontu, dibināt pašu uzņēmumu, iepirkt preces, materiālus un vēlāk jau arī domāt par uzņēmuma paplašināšanos, tātad nodrošināt darbu darbiniekiem. Taču tā kā es pati nodarbojos ar šūšanu, arī ļoti daudz ko iekonomēja tas, ka es pati šuvu kleitas un tās arī ienāca manā kolekcijā. Šobrīd veikalā ir izkārtas vairākas manis pašas uzšūtas kleitas, ar ko es jau ļoti lepojos. Un arī veikalā man ir izveidots atsevišķs stūrītis, kur es šuju kleitas un dažādus apģērbu gabalus savā brīvajā laikā. Papildus klientu apkalpošanai es vienmēr varu piešūt vai izvēlēto kleitu izlabot un radīt kaut ko jaunu no tā apģērba gabala.
Veikals apvieno manas aizraušanās, un es pati ticu tam, ka tieši patiesa mīlestība pret darbu noved pie lieliem panākumiem. Tātad tev izdevās apvienot savu hobiju un aizraušanos ar uzņēmēju darbību. Man liekas, tas ir ļoti interesants stāsts. Un kā ir ar tevi, Robert? Labdien visiem vēlreiz! Mani sauc Roberts un esmu RB Customs īpašnieks. RB Customs ir diezgan liela pieredze pagātnē. Par šo uzņēmumu man jau ideja radās ļoti, ļoti agri. Jau no bērnības es sapņoju kļūt par uzņēmēju. Man vienmēr uzrunāja šis veids, kā varētu pelnīt naudu, būt priekšnieks pats sev. Tā kā smēlos iedvesmu no daudziem ārzemju blogeriem un vienmēr meklēju iespējas, kur nopelnīt. 16 gados es beidzot nonācu pie idejas, ar ko man ļoti palīdzēja mana māsīca. Viņai piemita liels talants zīmēt un gleznot, savukārt es biju atradis fantastisku ideju, kā to pārvērst mazā biznesā. Tā kā jau laiciņu iepriekš biju pētījis dažādas iespējas, nonācu pie lēmuma sākt apgleznot sporta apavus. Mēs sākām ar Nike Air Force. Tajā laikā es nopirku pirmos pārus veikalā un māsīca izstrādāja dizainu. Izveidojām tiem Instagram profilu un atradām platformu, kurā tirgot šos apavus. Starts bija ļoti veiksmīgs. Mēs nonācām līdz tādiem apjomiem, kad mūsu komandai bija nepieciešami papildspēki, līdz ar ko paņēmām papildus meitenes, kas palīdzēja mums ar šo pasūtījumu apstrādāšanu. Mēnesī varējām pārdot apmēram ap 30 pāru. Uz mūsu komandu tas bija ļoti daudz, tas bija gandrīz katrs viens pāris dienā. Vienā dienā es saņēmu paziņojumu no platformas Etsy, kurā tajā laikā mēs pārdevām mūsu produktus, kur bija rakstīts, ka profils ir bloķēts, jo šāda tirdzniecība neatbilst Nike politikai, līdz ar ko apstājās mūsu apgleznošanas process, un viņiem nepatika, kad mēs izmantojam viņu apavus un pārdodam viņus ar savu dizainu. Godīgi sakot, es ilgi pārdzīvoju par šo, tomēr doma par to, ka šī lieta būtu jāturpina, ilgi sēdēja kaut kur man zemapziņā. Te nu mēs esam, mazliet pārveidojām standartus, izslēdzām zīmola apavus un šobrīd lielāko akcentu veltam tieši apģērba apdrukai. Lielākoties strādājam ar individuāliem pasūtījumiem. Aha, bet cik liela bija tā pauze? Es saprotu, ka tas ir tiešām ļoti liels trieciens, kad tādu lielu darbu tā kā aplauš vienā mirklī. Kādas bija tavas emocijas? Jā, kā jau teicu, es atceros to dienu kā šodien. Es tieši biju veikalā Maksimā, stāvēju rindā pie kases un tieši atnāca tas ēpasts. Tas bija ļoti šokējoši, bet pauze aptuveni bija kādi 6 mēneši, kamēr es atradu citu platformu, kurā pārdot un tā kā visu sāk no nulles atkal. Sanāk, kontus var pārvaldīt tikai no 18 gadiem, bet kā es dzirdēju, tad tu sāki 16. Kas tev palīdzēja šajā jautājumā? Kā tu tiki galā ar šo? Jā, ar šo kontu izveidi man palīdzēja mani vecāki. Tā kā Etsy kontu es veidoju uz viņu vārdu, bet visa šī konta pārvaldīšana bija manā apziņā. Es tā kā pievienoju jaunus dizainus, atbildēju uz cilvēku ziņām. Visa tā tehniskā puse bija uz manīm. Paldies inovatīvajiem vecākiem, kas palīdz un atbalsta jauniešu uzņēmēju darbību. Bet atgriežoties pie mūsu jautājuma, pirmkārt, paldies par stāstiem, bet es jūs kaut kādā mērā varētu nosaukt par kolēģiem. Jūsu uzņēmumiem ir daudz kopīgas lietas, un varbūt mēs pat varētu viņas salīdzināt. Jūsu pamatprodukts ir apģērbs, pareizi? Jā. Abi no jums izvēlas tirgot daļēji tiešsaistē? Arī. Jā. Ok, Roberts laikam pilnībā tiešsaistē. Lielākoties, jā, es teiktu, 99% ir. Un abi no jums piedāvā ekskluzīvus un individuāli izstrādātus produktus. Tieši tā. Tieši tā. Redz, tātad arī ieguldījumiem plus mīnus jums abiem vajadzētu būt vienādiem. Svarīgs faktors. Man nav klātienes telpu, kas ierīkos apmeklētājiem, tāpēc man tās izmaksas noteikti ir mazākas nekā manai kolēģei. Tas jau nekas. Manuprāt, mēs varētu apspriest šīs detaļas ar tevi. Ok, tad mēs varam parunāt par ieguldījumiem. Kā jau mēs zinām, starta kapitāls ir neatņemama sastāvdaļa katram uzņēmumam. Kādam tas ir lielāks, kādam mazāks? Kas ietekmē šīs svārstības, pieņemot to, ka jums abiem ir uzņēmumi, ir ļoti līdzīgi pēc koncepcijas, pēc produkta, bet, kā jau mēs redzam, ieguldījumi ir ļoti dažādi? Jā, manuprāt, ir jāsāk ar to, ka katram tā ir personīgā izvēle. Manā gadījumā es jau no pusaudžu gadiem uzkrāju to naudiņu un liku tādā kā
drošā vietiņā, ko arī vēlāk tālākā nākotnē pielietoju. Kā jau minēju iepriekš, man šī veikala izveide bija liels bērnības sapnis. Papildus tam es arī nodarbojos ar šūšanu, un tās apjomi visu laiku palielinās, līdz ar ko man agri vai vēlu tam būtu jāvelta atsevišķas telpas. Šajā gadījumā es izvēlējos nosist 2 zaķus, atvērt savu veikalu un turpat arī izrīkot telpas šūšanai, kur es varu gan apkalpot klientus, gan arī savā brīvajā brīdī uzšūt kādu jaunu kleitu. Gadījumā, ja klientam steidzami ir nepieciešama kleita, kā jau tas visbiežāk notiek, tad viņiem vienmēr ir izvēle atrast sev ko piemērotu. Jā, es pilnīgi piekrītu Kristiānai. Manā gadījumā es sākotnēji zināju, ka telpas apģērba apgleznošanai nebūs nepieciešamas vismaz startā. Tā iemesla dēļ, ka pārdošanas process notiktu interneta vidē un lielākoties preces tiktu sūtītas uz ārzemēm. Latvieši, kas vēlās pasūtīt kaut ko sev, vienmēr var sazināties ar mani, un sliktākajā gadījumā es vienmēr varu organizēt individuālu piegādi. Kaut gan arī iegādes procesā pastāv iespēja bez maksas atgriezt preci. Jā, redzi, šeit ir arī ļoti būtiski jāsaprot sava mērķa auditorija. Manā gadījumā pieredze ir tāda, ka katra dāma iegūst pozitīvas emocijas atnākot uz skaistu studiju, kur viņu pacienā ar tēju vai kafiju vai kādu saldumiņu. Tāpat arī palīdz izvēlēties un piemeklēt pareizu apģērba komplektu kādai ballītei, vai randiņam, izvēlēties pareizos toņus, audumu un vienmēr var kaut ko pielabot, tāpat arī piegriezt. Jā, savukārt mēs vienmēr pirms pasūtījuma uzklausām klientu vēlmes un pirms apgleznošanas nosūtam izstrādātu šablonu. Tādā veidā mēs varētu pārliecināties, ka klients tiešām ir apmierināts ar dizainu un viss viņam patiks. Tiklīdz klients sniedz apstiprinājumu, mēs veicam apdruku un nosūtam klientam gatavu produktu, ko viņš pats ir apstiprinājis pirms tam. Redz, interesanti, jo tiešām pieredze ir ļoti dažāda. Varbūt tas arī ir atkarīgs sievietēm un vīriešiem. Es nezinu. Mums kā dāmām laikam tiešām patīk iepirkties klātienē. Es nezinu, Robert, kur tu pats biežāk pērc apģērbus un apavus? Laikam jau tomēr klātienē. Man arī patīk tomēr aiziet uz veikalu un, kā saka, rokās sačamdīt to produktu, kuru tu vēlies nopirkt. Aha, un vienkārši tie apavi, kurus tu sāki tirgot, un arī tagad apģērbi, viņi lielākoties uz ārzemēm, cik es saprotu. Pareizi? Jā, lielākie klienti ir no ārzemēm, tāpēc arī sākumā es domāju, ka man nebūtu jēgas tērēt līdzekļus un vērt vaļā fizisku veikalu Latvijā, ja lielākā daļa klientu būs no ārzemēm. Jā. Varbūt varam salīdzināt šīs izmaksas ciparos, es domāju par ieguldījumiem. Principā es gribētu zināt tikai svarīgākos izdevumus, kas bija nepieciešami, lai atvērtu uzņēmumu. Tas ir nomas, kaut kādas izēvielas. Jā, varam sākt skaitīt kopā. Tātad pirmkārt telpu noma. Man izdevās atrast telpas diezgan izdevīgā cenā Rēzeknē 45 kvadrātmetru telpu, kas mēnesī man izmaksā 200 eiro. Un jāņem vērā tas faktors, ka pašlaik Rēzeknē cenas atšķirās no Rīgas, tā kā Rēzekne ir mazāka pilsēta un tomēr tā nav galvaspilsēta. Un tad arī sekoja kosmētiskais remonts, kas izmaksāja ap 800 eiro. Tomēr tas ir tikai vienu reizi un uz ilgstošu laiku. Tad arī mēbeles studijai ap 1000 aptuveni, plaukti, piekaramie, kronšteini, krēsli, lete un tam līdzīgas lietas. Arī šūšanas stūrītis, liekas, izmaksas neprasīja, es to vienkārši pārcēlu no mājām un iekārtoju ērtāk, atvedot sev nepieciešamās rokdarbu mantas uz to istabiņu. Tad arī tehniskās lietas, TV, dators, kases aparāts, terminālis, kopā laikam ap 1500. Un, protams, preces iegāde. Šajā gadījumā apģērbi, aksesuāri, mājas dekori, tā saucamie visādi sieviešu nieciņi. Iepirkums bija aptuveni arī uz 1500 līdz 2000 eiro.
Man jau sāk palikt bail šo skaitīt kopā, bet, principā mēs varam, Robert, es skaitīšu, tu pārbaudi, lūdzu. Labi. 200 plus 800 plus 1000 plus 1500 un tad, paņemam pēdējo arī 1500, tad... Jā, sanāk kopā apmēram 5000 eiro. Iespaidīgi. Jā, bet tās ir aptuvenās lietas, ko es šobrīd atceros. Protams, arī ir vēl kaut kādas arī blakus kaut kādas papildus lietiņas, kas tomēr arī prasīja savas finansiālās izmaksas. Ok, tad mēs varam turpināt ar mani. Manā gadījumā viss, kas bija nepieciešams sākumam, bija viens kroseņu pāris un labas kvalitatīvas krāsas. Apavi tolaik maksāja ap 90-100 eiro, un kvalitatīvs krāsu komplekts pirmajiem mūsu dizainiem maksāja ap 200 eiro. Tas bija 200 eiro bija par krāsām, tā kā es viņus sūtīju no Amerikas, bija jāpiemaksā arī par piegādi un, protams, par deklarēšanu pēc tam Latvijā. Tā kā kopā tas bija ap 200-250 eiro. Pēc tam arī Latvijā uz vietas mēs piepirkām klāt otiņas un visu pārējo nepieciešamo, lai mēs varētu sākt apgleznot apavus. Tad ir 250. Cik otiņas izmaksāja? Otiņas bija apmēram 30 eiro. Tātad 100 eiro krosnis maksā. Pēc tam mēs pirku krāsas, tas bija 250 eiro. Kopā 350 eiro Jā. plus otrs 30 eiro. Jā. 380 eiro. Jā, un plus vēl bija nepieciešams samaksāt par krāsu piegādi, un pēc tam vajadzēja viņas deklarēt Latvijā, kas bija apmēram ap 100 eiro. Wow! Ok, nepērciet krāsas Amerikā. Labi, tad pamatkapitāls 500, Kristiānai 5000. Jā, pēc pirmā pircēja mēs atkārtojām šo dizainu no pāris reizes, pēc kā es uzreiz aizbraucu nopirkt vēl pārus apavu, lai varētu strādāt uz jauniem dizainiem. Principā ieguldījumi bija samērā mazi, salīdzinot ar Kristiānas apģērbu veikalu. Mūsu priekšā ir 2 uzņēmumi, no kuriem viens savai atvēršanai ir ieguldījis 500 un otrs 5000. Es gribētu jūs abus uzrunāt, laikam dalīties savā viedoklī par šīs dienas tēmu, bet no pretējā skatu punkta. Jūsu uzdevums šobrīd būtu noformulēt priekšrocības un trūkumus sava pretī sēdošā uzņēmēja ceļa izvēlē. Tas nozīmē, ka es palūkšu Kristiānu apdomāt šo situāciju no Roberta skatu punkta, kas būtu, ja viņa savā uzņēmumā veltītu tikai 500 eiro, savukārt Robertam vajadzētu iejusties Kristiānas lomā un mēģināt izvilkt priekš tās svarīgākos aspektus, kas būtu, ja viņš savā uzņēmumā ieguldītu 5000. Jums priekšā ir lapiņas, ir pildspalvas. Es došu jums laikam 30 sekundes un palūkšu tad uzrakstīt galvenās lietas, lai mēs pēc tam noslēdzot varētu apvienot mūsu domas vienā secinājumā. Nu ko, laiks? Aiziet? Nu ko, laiks ir pagājis. Dalībnieki, Roberta, Kristiāna, vai ir izdevies iejusties pretim sēdošā dalībnieka lomā? Īsnībā tas bija labs jautājums, par ko aizdomāties. Principā man liekas, ka esmu gatavs sniegt savus secinājumus. Ok, tad aiziet. Tātad, manuprāt, ievērojami ieguldījumi, kas šajā gadījumā ir ļāvuši atvērt fizisku tirniecības vietu, būtiski palielina uzņēmēju iespējas būt pārliecinātam, ka viņu pamanīs. Neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, manuprāt, tomēr lielākā daļa cilvēku vēlās tomēr to fizisko lokāciju, to iespēju ieiet tajā veikalā un apskatīties to preci, kur viņi plāno pirkt. Mēs jau arī gribām to pašu. Principā, jā. Kā arī Kristiānas darbs šajā gadījumā palielina preces vērtību, ka cilvēkiem ir iespēja apskatīties to viņas darba studiju, kur viņi strādā, kur viņi ražo šīs savas drēbes. Tā kā, jā. Fiziska iepirkšanās vieta ir arī reklāma sabiedrībai. Tu šajā vietā var izvietot savus banerus, ko katrs iedzīvotājs var pamanīt, braucotiem garām, piemēram, uz darbu vai uz veikalu. Tas viss ir arī sava veida aicinājums ienākt studijā un apskatīties, kas tur notiek iekšā. Papildus tam, Kristiāna ir piepildījusi arī savu sapni, kas nozīmē, ka viņai ir liela motivācija veikt šo darbu vēl un vēl. Viņa apvienojusi savas aizraušanās, šūšanas iespējas ar papildus ienākumu gūšanu, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs savienojums. Patiesībā šī ir ļoti veiksmīga ideja, kā nodrošināt uzņēmumu pastāvēšanu,
īpaši grūtākajā posmā, kas ir tieši tas sākuma posms, uzsākt šo visu uzņēmumu. Jo, cik es sapratu arī, ka gadījumā, ja neiet ar veikalu, viņa var izvilkt ar šūšanu. Jā, Pareizi. Un, ja gadījumā neiegūst tādu popularitāti šūšanu, tad viņa vienmēr var izvilkt tos ienākumus vismaz minimālos. Kristiānas veikalu. gadījumā ir ļoti labi, ka viņai ir tas, kā teikt, atkāpšanās ceļš, ka viņai ir iespēja tomēr strādāt tā kā pa divām Divas nišas Jā, vienā vietā. jā, un ja sanāk. gadījumā vienā sākumā neiet tik labi, viņai ir finansiāli līdzekļi, lai to otru tā kā noturētu virs ūdens. Jā, paldies tev, Robert. Man liels prieks tiešām, ka tu novērtēji manu ideju. Un arī man ir radies savs viedoklis par šo. Es īstenībā noteikti varētu tev piedāvāt daļu savu veikalu, kur izvietot tavu preci. Kāpēc gan ne? Manuprāt, tā varētu būt ļoti laba pieredze un mēģinājums. Jā, noteikti varētu šo ideju pamēģināt. Jā, mūsdienu digitālais laikmets tik tiešām dod mums daudz iespēju attīstīt uzņēmumus, pārdot tiešsaistē un veidot uzņēmumus tieši elektroniski, bez papildus tēriņiem. Un tas mani ļoti priecē, un es domāju, ka arī kopumā sabiedrību. Manuprāt, šajā gadījumā uzņēmējiem ir jābūt radošiem un efektīviem, padarot preci pielāgojumu mainīgajiem tirgus apstākļiem un tehnoloģiju arī mainīgajiem apstākļiem. Un ir ļoti svarīgi izvērtēt savu uzņēmējdarbības modeli un ilgtermiņa mērķus. Ja uzņēmuma attīstībai un paplašināšanai nav nepieciešams ievērojams kapitāls, tas tikai mazina zaudējumu risku. Pareizi, Robert? Es domāju, ka jā, es pilnībā tev piekrītu. Manuprāt, ka viss ir atkarīgs no neatlaidības. Kā rāda mana pieredze, uzņēmēja ceļojums ir pilns kāpumu un kritumu. Galvenais ir ticēt sev, ticēt savai idejai, lai turpinātu virzīties uz priekšu, pat tad, kad sastapies ar šķēršļiem. Jā, man ļoti patika jūsu viedokļi. Es gan neesmu pati uzņēmēja, bet šīs sarunas tiešām man bija ļoti tuvas. Un es vēlos jums pateikties par tik atklātām domām. Sanāk, ka apņēmība ir lielākā uzņēmēja vērtība. Es pieņemu domu, ka jā, manuprāt, ka tas ir pats svarīgākais. Jā, noteikti. Nu redz, diemžēl atskatoties uz pulksteni, mūsu raidījuma laiks iet uz beigām. Paldies, Kristiāna! Paldies, Robert, ka dalījāties savā pieredzē un atziņās par to, cik svarīga loma ir ieguldījumiem, ko investē uzņēmuma sākuma posmā. Manuprāt, mums izdevās lieliska saruna. Pilnīgi piekrītu. Jā, es vēlētos no sevis vēl pieminēt to, ka, mīļie klausītāji, atcerieties, ka ceļš uz panākumiem nav viegls. Neatkarīgi no tā, vai esat nolēmuši ieguldīt daudz līdzekļu, vai arī sākt ar maziem solīšiem, aizrautība, apņēmība un stratēģiskā domāšana ir jūsu labākie sabiedrotie. Paldies, Kristiāna! Ar to mēs arī noslēdzam mūsu podkāsta Iespēja, kas iedvesmo pirmo epizodi. Sekojiet līdzi citiem iedvesmojošiem stāstiem un diskusijām par uzņēmējdarbību Latvijā, mūsu SoundCloud un Instagram platformās. Līdz nākamajai reizei! Atgādinu, ka ar jums šodien bija divi fantastiski jaunieši Roberts Balcers un Kristiāna Dukaļska. Kā arī milzīgs paldies podkāstu vadītājai Elzbetei Gailei. Turpiniet sapņot, darīt un nebaidieties riskēt, piepildīt savus sapņus. Veiksmīgi! Atā! Paldies! Paldies! Atā.